Šovakar raidījumā Rudzātu vidusskolas absolventi dibina stipendiju skolas jauniešiem. Līvānu skolotāja Sandra Kjuleniece kolekcionē pildspalvas un grāmatas ar pievienoto vērtību. Rudzātu vidusskolā klātienē šobrīd mācās 103 skolēni, no kuriem 24 ir 10. līdz 12. klases audzēkņi. Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas finansēšanas modelim, tas ir nepietiekams skaits, lai izglītības iestāde varētu pastāvēt kā vidusskola. Tādēļ Līvānu novada pašvaldība plāno skolu reorganizēt, to pārveidojot par pamatskolu. Man tas ļoti nepatīk, jo es biju plānojusi, ka es līdz 12. klasē palikšu te. Man ir ļoti labi, man pie mājām ir skola, tāpēc plāni mainījušies ļoti nepatīk, bēdīgi. Man arī bija doma palikt šeit mācīties vidusskolā, jo tā arī nav tālu no manām mājām. Tagad viss ir kaut kā daudz savādāk un ir jādomā, kur tālāk tad iet mācīties. Spriežot pēc pašreizējās Izglītības ministrijas nostādnes, skolas laukos vispār nav vajadzīgas, jo tiklīdz nolikvidēja vidusskolas posmu, tā pārējie mazie bērni pavalkas projām. Ar vecākiem brāļiem un māsām aiziet prom uz pilsētu. It kā vainas nebūtu nekādas, bet tai pašā laikā ļoti bēdīgi, ka lauki tiek iztukšoti, un mūsu viedais ciems pārvērtīsies par tukšo ciemu. Nedaudz pozitīvisma šajā trauksmainajā laikā Izglītības iestādes kolektīvam devusi ziņa, ka 5 Rudzātu vidusskolas absolventi, Vītolu fonda bijušie stipendijāti, ir nodibinājuši jaunu stipendiju Rudzātu vidusskolas jauniešiem. Stipendija ir domāta tieši vidusskolas posma audzēkņiem. Pirmās stipendijas tiks piešķirtas februārī par mācību sasniegumiem aizvadītajā semestrī. No februāra līdz jūnijam ik mēnesi 10. klases centīgākais skolēns saņems 50 eiro, 11. klases skolēns 60 eiro, bet 12. klases skolēns 70 eiro lielu stipendiju. Ļoti daudz jaunieši domā, ka viņi nevar iet mācīties vai viņi dzīvē neko nevar sasniegt, un viņi ir nolemti, teiksim tā, palikt laukos, un tā stipendija ir galvenā pamatdoma ir tāda, ka, ja tu mācies, ja tu investē sevī, tu noteikti vari sasniegt daudz. Tas bija arī tāds kā žests no mūsu puses, ka savējos atbalsta un laukos vidusskolas ir nepieciešamas. Ļoti žēl, kad patreiz tā stipendija ir tā kā liekas, ka tādā kā aizejošā vilcienā, jo ir šī skolas reforma, kas nāks. Mēs vēl visi ļoti ceram, varbūt, ka līdz septembrim kaut kas mainās, jo, ja runājam par kvalitāti, tad es domāju, ka mēs esam to pierādījuši, ka tā kvalitāte mums ir. Un es vēl tikko pārskatīju arī pagājušā mācību gada centralizētos eksāmenes. 9. klase, teiksim, angļu valodā pagājušā klase klātienē, 80% vidējais klasē bija, kad valstī bija tikai 67. Un te, kad lielā brēka par to matemātiku bija, mums matemātikā bija 62% un valstī tikai 51%. Ja. Valstī bieži dzirdētās runas par to, ka lauku skolās nevarot iegūt pietiekami kvalitatīvu izglītību, pedagogus aizvaino. Rudzātu vidusskolas jauniešu sasniegumi eksāmenos un mācību priekšmetu olimpiādēs apliecina, ka arī lauku vidusskolas spēj sagatavot izcilus skolēnus. Kāpēc neviens negrib aprēķināt, cik pilsētas skolas vecāki atdot naudas privātskolotājiem? Izpētiet, lūdzu, žurnālisti, un paprasiet lauku skolai, cik no ģimenes budžeta atdot privātu skolotājiem. Un tad paskatīsimies, un ja izrādīsies, ka tiešām te lauku bērni dzīvo tikai no privātu skolotāju žēlastības, un es kā skolotāja nevienu neesmu iemācījusi, tad veriet mūs ciet, tiešām nav vajadzīgs. Ņemot vērā, ka skolas nākotne ir neskaidra, absolventi ir nolēmuši jauno stipendiju nodrošināt arī tad, ja Rudzātu skolā vairs nebūs vidusskolas klāšu. Tādā gadījumā stipendijas saņemtu Rudzātu jaunieši, kuri vidējo izglītību apgūst citās skolās, bet kuri iepriekš ir mācījušies Rudzātu vidusskolā. Absolventu apņēmība ir vēl viens piemērs tam, cik daudz var paveikt cilvēki, kuri izglītību ieguvuši lauku skolā.
Līvānu novada centrālajā bibliotēkā ir skatāma Līvānu pirmās vidusskolas skolotājas Sandras Kjulenieces pildspalvu un grāmatu izstāde. Tajā apkopota daļa no skolotājas privātās kolekcijas. Skolotāja jau aptuveni 30 gadus kolekcionē pildspalvas ar pievienoto vērtību. Tie ir rakstāmrīki ar uzrakstiem vai ar interesantu neparastu dizainu. Man tāda ļoti īpaša pildspalva ir kļuvusi bijušā valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pildspalva, kuras arī saņēma pateicoties savu skolēnu aktivitātēm Eiropas parlamenta vēstnieku programmā. Un es ar šo pildspalvu ikdienā nerakstu, es parakstu skolēnu liecības. Tikai un vienīgi ar šo pildspalvu, jā. Ir arī, protams, ka citas ir tādas, kuras es esmu saņēmusi jau dāvinājumā nerakstošas, bet praktiski visas pildspalvas tās, kuras ir rakstošas, tad es pati tās izrakstu, jo to es diezgan pēc ilgas jau tādas kolekcionēšanas laika sapratu, ka pildspalvas sažūst un neatgriezeniski. Šobrīd skolotājas kolekcijā ir vairāk nekā 1200 atšķirīgu pildspalvu. Daļa ir saņemta no dažādām iestādēm un uzņēmumiem, daļu dāvinājuši tuvinieki, draugi, kolēģi un skolēni. Es neesmu tāda ļoti alkatīga krājēja kolekcionāre. Ja gadās, tad ir. Esmu arī pieradusi, jau iemācījusies, ja ieraugu labus, palūdzu, vai jūs man varētu uzdāvināt manai kolekcijai. Šobrīd arī savā ikdienas darbā es tātad rakstu ar pildspalvu, kurai ir tātad uzraksts krinčīgs, pamēģini viebīgs. Tātad, tā kā uzlabot jauniešu valodu. Un ir arī šāda. Uzraksta nav, bet pildspalva ir neparasta, jo tā roze ir tāda skaista. Un tā man nāca dāvanā arī no vienas brīnišķīgas meitenes. Sandra krāja arī grāmatas ar autogrāfiem un ierakstiem, un pirmo grāmatu ar ierakstu skolotāja saņēma, kad viņai bija 5 gadi. Mani vecvecāki un mammas brāļi un māsa un brālēns dāvina man šo grāmatu. Es nezinu, kāpēc brālēns savu vārdu ir nosvītrojis un uzrakstījis Puškins. Nevaru atbildēt un vairs nevaru pajautāt, jo brālēni vairs šajā dzīvē nav. Bet vērtīgākā grāmata izstādē pie manis atnāca no Amerikas. Pilnīgi nejauši kādu 2 gadus jau pēc tam, kad šī grāmata bija manā skolas plauktā, Anšla Veglīša romāns Ilze, un es sveru vaļā un tāda nereāla sajūta. Es ieraugu, ka lapas stūrītī ir Anšlaus Eglītis uzrakstījis, tātad viņš dāvina šo grāmatu Fricim Dziesmam. Un es zinu, ka muzejā, kas atrodas Inciemā, nav Anšla Veglīša rokraksta, un man ir. Bet es esmu apsolījis, ka nākamo reizi viesošos Inciemā, viņi šo grāmatu saņems sev muzejām. Jo es varu lepoties, ka man tāds ir, bet es domāju, ka Inciemā Anšla Veglīša muzejām šī grāmata būs noderīgāka. Sandra Kjuleniece uzsver, ka ar roku rakstītam tekstam, tāpat kā grāmatām ar ierakstiem, ir daudz lielāka vērtība. Tādēļ viņa aicina līdzcilvēkus vairāk rakstīt ar roku un, dāvinot kādam grāmatu, neaizmirst tajā atstāt kādu vēlējumu. Pildspalvu un grāmatu izstāde Līvānu bibliotēkā būs skatāma līdz 29. februārim. Valsts policijā informē, ka krāpnieki izdomā arvien jaunus veidus, kā izkrāpt naudu no cilvēkiem. Šogad ir reģistrēti vairāki naudas izspiešanas gadījumi, kad vīrieši un sievietes sociālajos tīklos sarakstes laikā nepazīstamām personām nosūtījušas savus kailfoto, dažos gadījumos arī video materiālus, bet pēc tam sarakstes biedri pieprasījuši naudu, pretējā gadījumā draudot šos materiālus publicēt. Vienā gadījumā izspiesta nauda vairāk nekā 2000 eiro apmērā. Policijā aicina būt uzmanīgiem un atcerēties, ka jebkurš citai personai nosūtīts fotoattēls un video materiāls paliek interneta vidē, un to, kas publicēts internetā, nav iespējams izdzēst pavisam. Valsts policijas nepietiekamo reakciju uz Leona Rusiņa izteiktajiem draudiem, kas vēlāk noveda pie sievietes slepkavības Jēkabpilī, eksperti ir atzinuši par 2023. gada nozīmīgāko krīzes situāciju Latvijā. Ekspertu vērtējumā atzīmējams ir arī sašutums sabiedrībā par ģenerāla prokurora Jura Stukāna izteikumiem saistībā ar Jēkabpilī nogalinātās sievietes advokātes profesionālo darbību. Aizvadītā gada Latvijas krīžu topā ir arī draudu vēstules,
skolām un bērnu dārziem. Ikgadējie Latvijas krīžu topa dati tiek veidoti analizējot iepriekšējā gada notikumus un aptaujājot ekspertus ar pieredzi valsts un privātā sektora organizāciju pārvaldē. 13. janvārī vairāk nekā 70 Jēkabpils novada iedzīvotāji devās uz barikāžu atceres pasākumu Rīgā. Jēkabpili Zaķu salā pārstāvēja gan jaunsargi, zemesargi un veterāni, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi iedzīvotāji. Jēkabpiliešu brauciens uz 1991. gada barikāžu atceres pasākumu Rīgā ir ikgadējs. To organizē Jānis Lācis un finansiāli atbalsta Jēkabpils novada pašvaldība. Jēkabpils novadā barikāžu atcerē veltīti pasākumi norisinās šonedēļ. Pasākumu programma pieejama portālā Jēkabpils laiks. Mežāres tautasnamā norisinājās Jēkabpils novada amatierteātru skate, kurā piedalījās 8 Jēkabpils novada amatierteātri. Iestudējumus vērtēja žūrija, kurā bija Daugavpils teātra aktrise Zanda Mankopa un Līvānu amatierteātra režisors Oskars Bērziņš. Ābeļu amatierteātris Cerība un Kalna tautasnama amatierteātris Vienība skatē ieguva 1. pakāpes diplomus, pārējie kolektīvi 2. un 3. pakāpes diplomus. Žūrija dalībai skates gada izrāde nākamajā kārtā reģionālajā skatē ir virzījusi abus amatierteātrus, kas ieguva 1. pakāpes diplomus – Ābeļu tautasnama amatierteātri Cerība un Kalna tautasnama amatierteātri Vienība. Jēkabpils tautasnamā norisinājās kultūras projekts Mana cilts, ko organizēja Jēkabpils tautasnams sadarbībā ar Jēkabpils mūsdienu deju studiju Ksenija Dance Studio. Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt deju studijas foto izstādi, kā arī grafitī mākslinieka performanci. Pēc tam norisinājās deju studijas Ksenija Dance Studio deju koncerts, kura laikā tika rādīts arī deju studijas atmiņu mirkļu video. Deju studijas vadītāja Ksenija Briede stāstīja par studijas nozīmi. Projekts Mana cilts bija daļa no Viktorijas Tjukovas bakalaura darba. 18. janvārī uz barikāžu atceres pasākumiem aicina Ritas tautasnams un Lones tautasnams. Ritē pasākums sāksies 14. un tā laikā paredzēts arī filmas Mans barikāžu laiks seanss. Savukārt pie Lones tautasnama pasākums ar ugunskuru sāksies 18. 19. janvārī 18. pie Jēkabpils tautasnama ik viens aicināts apmeklēt barikāžu atceres pasākumu. Būs ugunskurs, muzicēs kapela Kreitsburgas ziķeri. Apmeklētāji aicināti dalīties savos atmiņu stāstos. 19. janvārī barikāžu atceres pasākumi norisināsies Biržos, Dunavā, Elkšņos un Sēlpilī. Biržos ugunskurs degs no 15. līdz 18. bet 17. Biržu tautasnamā varēs noskatīties filmu Janvāris. Dunavas tautasnams uz atmiņu ugunskuru aicina 16. bet Elkšņu tautasnams 16.30. Savukārt Sēlpils tautasnams 18. piedāvā ugunskuru sasaukšanos ar vokālo ansambli Tik un tā un muzikālo apvienību Sudrabkalns. 19. janvārī 20. Jēkabpils sporta hallē norisināsies Jēkabpils novada atklātā čempionāta hokejā 1. līgas spēle, kurā tiksies komandas Madona un Logi un Durvis. 20. janvārī 10.30 Vīpes tautasnamā padomus par dzimtas pētniecību un ciltskoka izveidi sniegs Jānis Apīnis. Laipni aicināti visi, kam ir interese par radurakstu izzināšanu. 20. janvārī 2012. Jēkabpils meža parkā notiks disku golfa sacensības Lūša ķepa ziemā. Dalībnieku reģistrācija būs līdz 11.45 Kalna namiņā. Sacensībām iepriekš jāpiesakās. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 20. janvārī 2016. Dignājas pagasta kamenēs un pie Viesītes kultūras centra Sēlija būs barikāžu atceres pasākums pie atmiņu ugunskura. Savukārt 18. atmiņu ugunskurs iedegsies pie Salas tautasnama. 20. janvārī 2016. Jēkabpils sporta hallē notiks Jēkabpils novada atklātā čempionāta hokejā 2. līgas spēle, kurā savā starpā spēkiem mērosies divas Jēkabpils novada komandas – Jēkabpils 50+ un Sēļi 2. 21. janvārī 2015. pie Ābeļu tautasnama norisināsies barikāžu atceres pasākums, savukārt 17. atceres brīdis būs pie Leimaņu tautasnama.